Vai tu zināji? Kā izmaiņas caurules diametrā ietekmē ūdens plūsmu? Šis ir mūsu Y veida modelis, ar kur palīdzību mēs veiksim eksperimentu. Vienas caurules diametrs ir 7 mm, un otrs ir 11 mm. Ejam! Šie ir visi materiāli, kurus mēs izmantojam mūsu eksperimentā. Tātad mūsu domas pirms šī eksperimenta veikšanas bija tāda, ka no mazākās caurulītes, kas mums ir šī, būs visstiprākā ūdens plūsma, bet beigās pēc 5 sekundēm ūdens tilpums būs mazāks. Pārbaudīsim. Pēc eksperimenta mēs varam pateikt, ka mums tomēr bija taisnība. Protams, šis mērījums varbūt nav tik precīzs, kā tam vajadzētu būt, jo tas ir atkarīgs arī no lēņķa, kādā tu pagriež šo Y moduli, bet domu var saprast. Paldies mūsu skatītājiem un paldies mūsu operatoram. Pieņemam arī sponsorus. Jā. Oi, šis ir grūti fokusu noturēt. Pasaki man lūdzu, no vienas vietas viņš tā Vai tu zināji? Kā? Ko mēs domājām? Un lielākajai caurulē diametrs ir 11 ml. Nu, kaut kas nav ar to modulis, tā saka. Tā, eksperimentēsim un uzzināsim